Līdz ar pavasara atnākšanu sācies gada tirgu un svētku laiks. Kandavnieki nedēļas nogalē svinēja svētkus saviem četrkājainajiem mīluļiem. Rosība Bruņinieku pilskalnu pakājies sākās jau rīta agrumā. Pirmie savas vietas ieņēma tirdziņu dalībnieki, jo tieši gada tirgus pagājušā gada rudenī, uz kuru saimnieki bija atnākuši ar saviem suņiem, rosināja kultūras darbiniekus jaunai svētku idejai. Tur nebija daudz neruna, mums visiem īstenībā patīkties suņi, visiem kultūras nama pārstāvjiem, un tad mums nebija daudz jādomā, mēs izdomājam, ka tas ir jāorganizē. Kandavnieki ir lieli suņu mīļi. Dažās ģimenēs nespējot vienoties par īsto šķirni, kā kompromiss, ir vairāki suņi. Jā, jo mums ir vairāki suņi ģimenē, un tad 3 šķirnes no galīgi maziņa līdz ļoti lielam sunim. Un tad tāds savu veidu pienākums, kā kandavniekam. Man pašam patīk lielas suņi, sievai patīk mazas suņi. Tad attiecīgi mēs vienojāmies. Un kā viņi visi kopā sadzīvo? Mazākie sunīši dzīvo istabā, lielais ārā voljerā. Bet savā starpā ļoti draudzīgi. Vienīgi, kad pārtika, jā, tad vairs tur draudzība pazūd uzreiz. Un cik liels šis mazais ir? 8 gadi. 8 gadi? Nu jā, viņai ir 1,7 kg apmēram. Starp vairāk nekā 30 četrkājainajiem mīluļiem, kas piedalījās svētkos, ir visdažādāko šķirņu pārstāvi. Katram saimniekam savs suns šķiet pats skaistākais un mīļākais, un bieži vien pat ir grūti pateikt, kā šī draudzība sākusies. Es pat grūti pateikt, viņai ir īpašs raksturs, īpašs mīļums. Es nezinu, es pat tā nevaru pateikt, kādēļ tieši. Vienkārši es sajūtu ar šo šķirni kaut ko kopīgi tādu, ka es viņu varu uzzinot par šo Austrālijas zīdspalvas terjeru kā tādu, es zināju, ka tas būs mans suns. Kad visi lielie un mazie sanākuši, var sākties pats krāšņākais svētku mirklis – Kandavā dzīvojošo suņu parādi. Apsveicam ideju, katru gadu vajag, bet vajag arī tos parastos sunīšus, ne tikai šķirnes, bet arī parastos parādīt, jo tie arī ir interesanti. Bet mēs jau gribējām arī, lai visi suņi Kandavas, kas grib parādīties, ka viņi šeit dzīvo, jo viņi to ir pelnījuši, un tāpēc, domāju, tā ideja aizies, un nākošu gadu piedalīsies tieši tie suņi, arī, ka mums varbūt atsevišķi, ja mēs taisīsim tādu, ka bezšķirņu suņi, kuri arī ir gudri, jā, viņi visu ko māk, un tie, kas regulāri pa Kandavu staigā, jā, šitos jau ļoti maz kaut kur izvedā. Jums šodien arī patvērsmes meitenes staigā? Jā, mēs ziedojam, šodien mēs vācam ziedojumus pa Kandavu, un šie ziedojumi tiks nodoti Tukumā suņu patvērsmei. Tikmēr kultūras namā centrālo vietu ieņēmuši visdažādāko šķirņu truši. Audzētāji stāsta, ka šogad populārākie ir punduru truši. Šim smukulītim ir 2 mēneši. Viņš ir nesen atņemts no mammas un sāk patstāvīgu dzīvi. Kas ir pats grūtākais, darbojoties ar trusīšiem? Grūti pateikt. Grūtākais ir tas, ka katru dienu ar viņiem jānodarbojas. Trusīts, ja jūs esat viņa īpašnieks un ar viņu katru dienu nodarbojaties, un viņš jums jau nav no mazotnes, viņš arī, protams, jūs pazīst, viņš arī labprāt pie jums nāk, jūs vienmēr viņu varat paņemt sev klēpī, vienmēr viņu pamīļot, vienmēr ar viņu draudzēties. Tai pašā laikā viņu var arī uz kādām 3-4 dienām atstāt vienu mājās, promijot uz darbu, jūs viņu varat ielikt būrītī, un viņš var mierīgi visu dienu dzīvot būrītī. Viņam nav vajadzīga kompānija, ar viņu nav jāiet laukā pastaigāties katru dienu, ar viņu nav obligāti katru dienu jānodarbojas. Viņš var dzīvot arī pats savu dzīvi. Turpat līdzās kaķi, kur izcelsmi apliecina dišciltīgi papīri un grūti izrunājami vārdi. Šeit tiek klausti arī stereotipi, ka rīta tualeta dāmām aizņem bezgalīgi daudz laika. Dišciltīgām kaķu meitenēm šis process ir krietni ilgāks. Katram pūkainim nevien savs skaistums, bet arī savs raksturs. Latvijas 2010. gada titulu ieguvējs šorīt nav noskaņojumā pozēt kamerai, un saimniecei nāks krietni pacīnīties, lai ap pusmetru garu un 9 kg smago runci parādītu visā tā krāšņumā. Starp visiem pūkainajiem izceļas kāda kaķu meitene, kuras sākotnēji šķiet visparastākais mincis. Tomēr izrādās, ka viņas dišciltība un arī devvarīgais raksturs slēpjas ausīs. Un ļoti patīk pie cilvēkiem dzīvoties. Un visur vienmēr jābūt uzmanības centrā, gatavojot ēst, vai skatoties televizoru, vai darot pilnīgi jebko, mazgājot veļu, vienmēr jāskatās, lai neielien veļas mašīnā, vai katlā neielien palīdzēt zupu vārot, un viņiem jābūt uzmanības centrā.
Svētki četrkājainajiem mīluļiem notika pirmoreiz, un tie sniedz tik daudz pozitīvu emociju, ka kandavnieki jau tos ir ierakstījuši gadskārtu tradīciju sarakstā. Sandra Leitane, Andris Pāns, TV Spektrs.